Saule, šodien ir saule, šodien kalni ir pilni slēpotājiem. Es to redzu griezti, kad es guļu, man ir liels ekrāns. Tur ir rīta bērzi baltā staltumā, vēl saulēktā salā sprakšķi, sētu stabi un gaiss ir violets, oranžs un rožains. Tā ir mana zeme, brīnišķīga savā ritmā, sarmā, kad visa diena vēl priekšā zaķu pēdām un baltām lidmašīnu švīkām debesīs, griezti ir mans platekrāns, mans palādījums, pie kura negrūsties un nemīcīgi īgni noguruši ļaudis. Tikai zaķa pēdas sniegā un slēpju vientuļā stiga. Tur ir mājas, zemiem, apsnigušiem jumtiem un saule. Telefons ir mana koncerta zāle. Kad viņš zvana, es klausuli neceļu. Es tepat ar viņu runājos. Labrīt, labrīt! Vai tu zini, ka vecajās mājas jūras krastā mežrozes zied? Visa māja vienās mežrozēs, ļava pilna ziedošana Jāņu zālēm. Un aiz tās maza birstava, stāvs krasts un liela jūra. Kas tās ir? Jāņu zāles? It kā tu nezinātu, brauc līdzi. Tagad vajadzētu pacelt klausuli un teikt, ka es braukšu, bet es laikam nebraukšu. Bez gribas cilvēkiem nav ne individuālās, ne sabiedriskās vērtības. Netiek viņš uz priekšu ne privātā, ne sabiedriskā dzīve. Tas ir par mani. Privātā dzīve tāds cilvēks daudz fantazē, domā, skumst un zūdās, bet neķeras pie darba. Par mani. Atkal zvana telefons. Nu tas vairs nav manas pasaules lokators. Ar atbaidošu riebeklību tas pasludinās man pienākumu. Es jau dzirdu, ko tas saka par mani, bet neķeras pie darba. Viņš netic saviem spēkiem. Visbeidzot, viņš paliek pretīgs gan sev, gan citiem. Viņš sāk nīst gan sevi, gan dzīvi. Tā ir mana roka, paralizēta, neiedzīga, nevajadzīga. Tikai 40 centimetru ir līdz grāmatai uz plauktu, bet viņa to neredz. Viņa to neņems, jo neviena strāvas ampēra nav viņas dzīslās, ne volta. Tā ir mana acis, un otra. Abas ir manas acis. Viņas skatās pulkstenī, laiks skrien maziem aplīšiem ap savu asi. Tikai, 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 tikai. Laiks ir kustības skaitlis, teica Aristoteles, bet kustība ir dzīvība. Tātad laiks skaita dzīvības soļus. Tātad man jāceļās un jāiet. Tik, 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 tik. Jāiet. Jāskrien, bet es guļu palicis rokas aiz galvas, un laiks aiziet. Es palieku, bet laiks aiziet. Pazūd tālumā aizvien klusākiem soļiem. Varbūt tie nemaz nav soļi, bet tur aizskrien jūtīgi pirksti pa klavieru taustiņa. Varbūt pametusi šo ievu šai līcī, aizlido pavasara laktīgala ziedēšanai līdzi. Bet nepielūdzami, bezkaislīgi skaita pulkstenis. Tikai, tikai, tikai. Un es nevaru piecelties. Es guļu uz ringa dēļiem un lēni šūpojas ap mani pasaule krāsainos apļos. Tā mani vēro, skaita, vēl mazliet un knockdowns. Vēl mazliet un es esmu uzvarēts. Ja es varētu piecelties, tagad četrāpus uz ceļiem un tagad piecelties, sajust virvju asumu ap sevi, piecelties, sajust savu dūri cimdā, sajust izrāvienu un cimda acitienu citā cimdā, sajust svaigu šo pasauli kā rasotu gurķi rīta lapās. Tas ir tas, ko es vēlos. Reizēm es redzu. Dienas stāv kā lielas krūzes rindā, līdz bezgalībai. Bezgalīgā rindā augstas un nosvīdušas. Tas ir tas, ko es vēlos izsviest līdaku rasotā zālē. Vakara līdaka man vajadzīga. Es satinu auku un skatos ūdenī, kamēr sīst atkal gaisma. Tas ir tas, ko es vēlos. Es meklēju svaigumu. Es zinu, ka tās ir manas zāles, un tās mani darīs atkal veselu. No kā? No kā? To tā uzreiz pateikt nevar. To jūs neviens nevar pateikt, kā jūs izsīkstat. Bet katrs ir bijis sevi pazaudējis un sevi atkal meklējis. Atkal meklēšana laikam ir īstā dzīve. Citas dzīves īstenība man nav. Tāpēc es nebaidos par sevi, nebaidieties arī jūs par mani.